Čau visiem, un es sveicināšu šajā video, un es šodien parādīšu, tas klausīsiet ļoti, ļoti smieklīgi, 2 nedēļu favorītas. Tas ir ļoti smieklīgi, un tā šķiet, es nezinu. Un tā tad man tā šķiet citiem tas smieklīgi, man arī tas tikai 2 nedēļu favorīti. Parasti 1 mēnesis, un jā. Nu, jā, man ir tā kā drēbju kategorija, citu lietu kategorija, man būs skaistumu kategorija, būs skaistuma kategorijā tikai 1 reiz pieliku pie. Nu, jūs jau dzirdēsiet, es teikšu, nevajag izteikties par kategorijām, tas jau vienalga. Īstenībā es ņemšu šoreiz bez kategorijām. Tas sanāks ilgāk. Nu jā, un tātad sākam ar drēbēm. Tātad šo kreklu mans tētis nopirka šodien, un tas ir tik mīļš. Man viņš patīk tādēļ ļoti trusītis un vēl uzrakstīņš. Viņš ir ar garām rokām. Un jā. Nākošā lieta. Šīs te bikses. Es nezinu, viņas ir tā kā sporta bikses, bet, nu jā. Un ar viņām ir normāli staigāt, un pats vēl labākais ir tas, kad viņām ir šeit tāda siltuma vilniņa, un tas ir ļoti, ļoti labi. Un es paņēmu tādas 2, man ir viena melna, es jums varu parādīt. Viena šādas te melnas, un jūs tik labi viņas neredzēsiet, jo es nevelku pie gaismas. Lūk, te šādas bikses, tās tādas paškaitas man kājās, tikai brūnas var tā teikt, bet jūs redzat, man tā šķiet melnas, nezinu. Nākošā lieta, un tā būs šī te. Šī te it kā, viņai it kā maika, bet tur vēl ir svārki. Un man tā šķiet, ka visiem šādas te patīk ļoti, un pats labākais ir, ka te vēl ir gara, šis te garās. Bet es paņēmu lielāku, un man tā šķiet, ka viņš vēl man tik labi neder, es paņēmu lielāku, man šitie visi ir lielāki speciāli. Šeit ir 146, tas ir 146, 152. Un jā, un man arī šīs bikses nederēja, es paņēmu 134, bet vajadzēja ņemt tādas, bet es domāju, ka būs pa lielu, un paņēmu īsto izmēru, un es tagad tikai uzzināju, ka viņš man jau tik labi vairāk neder. Nu jā. Un tādēļ es iesaku jums, kad jūs ejat H&M, jums tur vēl varat jūs pamērīt, jūs vairāk būs tā, kā man bija. Es domāju, es izmetu gandrīz 30 eiro šitās bikses 2. Jā. Un tātad šī kleita. Un jā, un es nezinu, vai viņa man piestāv. Es spirzgaliem stāvu. Nākošā lieta. Tātad nākošā lieta. Šīs 2 maikas. Un jā. Tad šī melnā maika. Un tā ir visām rociņām. Un vēl baltā un visām rociņām. Un tas izmērs ir 146, 152. Un, ja es nemaldos no drēbēm, tā ir pēdējā lieta. Šis te krekls Un
man viņš ir it kā man tāds, es viņu tik labi nemērīju. Jo es ieraudzījuši tāds garās pietrūksnes un man bija vienalga, nav garas. Vienalga vispār, vai gars vai īs. Un šis te krekls smukais, un viņš ir, visas tās drēbes bija no Haunēm, jo es tikai tur iegāju. Man nepatīk tas veikals staigāt, un jā, šāds. Un es to, pat šodien nopirku. Šodienas vēlienas arī paspēju uzfilmēt video. Jā. Un vēl 4 sprādes, bet man rokās ir 3, jo man viena ir matos. Es nezinu, kam kad es negribu arī rādīt, jo es tā speciāli netraucēju filmēt šo video. Un jā, tad šī sprādze rozā un vēl viena. Šīs te 2 sprādzes. Un 2 melnās. Un viņas ir kopā 4. Es ļoti viņas vēlējos, jo man patīk tagad bantītes un gribu uztaisīt bantīšu kolekciju. Redzi, kā es pat pieskaņoju? Pie krekla pat ieiet. Es gribēju teikt, paldies Dievam, ka man nevajadzēs. Šitā ir īstenībā ādas krāsa, šitā tāda roza. Un jā, un tagad ir tā savādā. Un tas bija viss no Haunēm, un šīs sprādzītes arī es jau iesprādu tas sprādzīt, un tas bija viss no Haunēm, un tagad būs viena lieta no centra, un tas ir aizkrauklē centrs, un tas ir šāds te, tas ir skočs, tas ir tā kā gliemezītis, it kā, un tas ir skočs. Tāds speciāls. Tad tu dabūsi skoču, viņš maksā 6 eiro, ja nemaldos. Jā, tas bija 6, es atceros tikai to, jo es riktīgi skatījos cenā vienkārši. Bet es tur neskatījos. Un vēl viena lieta, tas ir no savādājā, no savādās. Tātad šīs datorā. Tīrītājs, viņu var mazgāt, un viņu var mazgāt telefonam, datoram, diskiem, planšetēm, tādiem un fotoaprātam. Jā, un es nezinu, cik viņš maksā, jo man tētis nopirka, un tur ir iekšā 12. Vai mās, un tētis nopirka visu. Un jā, tas bija šodien viss. Es vienu lietu aizmirsu. Tā ir šī te. Tas ir lūpu spīdums, un es parādīšu jums rokas. Es nezinu, jūs redzēsiet. Viņš jau nav konstāvs uzrakstājā, vai jūs... Es nezinu, vai jūs redzat. Nē, jūs tikko jūs neredzēsiet. Un tā jūs neredzējāt, bet... Es izslēdzu gaismu. Tātad viņa ir šāda, tā ir tāda lūpu krasa, un tā ir lūk. Es nezinu, vai jūs redzēsiet. Nē, jūs neredzēsiet. Un tā ir tāda lūpkrāsa, un jā. Paldies, ka skatījāties šo video. Spiežat like, kā arī subscribe un abonējiet šo kanālu. Ja jūs gribat atkal, es varu arī uzfilmēt 1 nedēļas, ja man būs kaut kas tik daudz apmēram lietu. Es aizmirsu vienu lietu parādīt, un tā būs ļoti cita.
Un es to jums nerādīšu, jums nevajag zināt, un jā, un... Piedodiet, es biju laikam satrakojusies. Es nezinu, tā kā. Spiežat laiku, kā arī subscribe un abonējiet šo kanālu. Un jūs gribat vēl 2 nedēļas favorītus, tad arī rakstiet komentāros. Un arī es varu arī uzfilmēt tādu tā kā jautājumu atbildes. Jūs varat arī uzrakstīt tur, kur tik to pateicu saļu. Ak, Dievs līdnī. Atcerējos. Komentāros uzrakstiet jautājumus, un es arī tos moškad izvēlēšos. Ja man būs ļoti maz, tad es uzfilmēšu video ar tiem jautājumiem, un jā. Un tā arī spiežat laikā arī subscribe un abonējiet šo kanālu. Un tā. Un ja kas, es izdzēšu visu video, tikai man ir 1 un to būs 2 ielādēt. Šīts video. Jā, un tā. Šitā bija ļoti laba, ļoti laba lūpu krāsa. Es jums to varu pateikt ļoti labi. Ak, Dievs. Nu, un jā. Jā. Kāds žains štukrāk un ļoti labs. Un jā, un jā. Jā. Un tā.